un kāds bija ievēroja, ka tur ir Amerikas karogs, tās rudzapuķis zilas tādas, arī tad, tā kā mazliet tā kā zvaigznītes izskatās, un tās svītras kopā kaut kā. Tēmas, kas tā vairāk raisa tos kaut kādus tādas negācijas no otras puses, varbūt ir tās valodas tēmas, 9. maijs, kas kādreiz bija, tās tēmas, reliģija pa laimi vēl, bet tā ir arī tāda tēma, kur ir varbūt tā mazliet jāpieiet tā jūtīgāk tai visai lietai. Beigās jau tur jokotājiem jau tur tas sienas nāk virsū no visām pusēm, un beigās tas lauciņš paliek ar vien šaurāks. Labdien, dāmas un kungi! Edijs Prāta spēļu podkāsts, un šodien mans viesis studijā ir karikatūrists Gatis Šļūka. Labdien, Gati! Sveiks! Kā labi sokās? Neko, var iztikt. Mēs esam pieskārušies jau ar tevi iesildoties dažādām tēmām, un tā galvenā tēma ir karikatūra. Smieklīgi, asprātīgi, un kā cilvēki to uztver? Īsā atbilde uztver dažādi. Tāds ļoti plašs jautājums. Kā lai... Es pat domāju, ir tev bijis tā, ka tev reāli vēršās pret tevi. Ko tu esi sadarījis? Tu debīls, kā viņš tā var uzzīmēt vispār? Aptuveni. Jā. Ko es šajā gadījumā parasti atbildu, ka... Pa laimi nav bijuši tādi ļoti smagi gadījumi. Nav uz ielas nākuši klāt un tev vicina, es tev parādīšu. Nē, nav. Man liekas, ka cilvēki vairāk komentāros izsaka tos. Latvijā, man liekas, tā ir ierasts. Kāds tev ir komentārs pēc tāds žostkākais? Es ja godīgi necenšos tieši tos atcerēties tā ļoti, bet viņi visvairāk uzpeld tad, kad ir karikatūras par Ukrainu, par valodu, agrāk bija par 9. maiju, tagad tas vairs nav tā aktuāli. Tās tēmas, kur ieslēdzās, tad ir atsūta kādu arī Facebookā, varbūt tas jau parasti tas kanāls, kur tad to ritīgo to izlikt tad kādu privātu ziņu ar kaut ko tur tādu pavisam patīkamu pēdiņās. Gadi, ļoti daudz ir dažādas tādas asas tēmas, par kurām gribētos citreiz pajūkot. Ir kaut kāda tēma, par ko tu 100 punkti nekad nejūkosi? Nē, man nav tādas vienas tēmas kaut kādas. Vienkārši jājūt pašam iekšēji. Tas ir tāds vairāk sajūta jautājums. Jājūt, par ko tu vari zīmēt, vai drīzāk kā tu vari zīmēt. Tā es varētu teikt. Tās tēmas var būt ļoti dažādas, bet tas kaut kāds iekšējais, kompass vai vēl kaut kas, ka tu nekad tu nevari to reakciju tāpatās 100% prognozēt, bet vienkārši, ka tu sajūti, ka tas nebūtu ok, vai tas nebūtu kaut kā tavā tajā stilā, vai kā to darīt, jā. Bet mūsdienās, teiksim, jebkurā gadījumā, ja par jebko, ko tu pajūkosi, būs vieni, kuriem patiks, otri, kuriem nepatiks, trešie būs, kuriem viena alga. Jā. Ja? Jo, mēs ņemsim tāpatās kaut vai politiku, ir taču dažādi politisko partiju piekritēji, jā, un tad, teiksim, ja tu pajokosi par viņu iemīļotu partiju, viņš apvainosies, savukārt oponents teiks, paskaties, cik labi uzrakstījis. Jā, bet pārsvarā politiķi arī cenšas izrādīt, ka viņiem viss patīk, ka viņi redz mani uzzīmē karikatūrā, tad es esmu populārs, jā, redz kā, un tā kā viņi cenšas arī to, es atceros kaut kādu laiku atpakaļ, Ušakovs, es tur arī pa viņu zīmēju tur karikatūras, un tad arī viņš parasti repostoja un tā, bet līdz vienam brīdim, tad kaut kādā brīdī laikam es viņam tomēr neiepatikos, tad viņš piebremzēja, tā. Nav tā, kad politiskie pretinieki prasa pasūta tev uzzīmēt karikatūras par viņu oponentiem? Nē, es parasti tādus neizpildu pasūtījumus, tādus melnos PR-us un vēl kaut kādus. Vispār ar politiskajām partijām nesadarbojos un tādiem partiju bukletiem vai avīzēm nezīmēju. Tāds mans princips. Tu esi tas, kurš ir priekš visiem? Es negribu saistīties konkrēti ar kaut kādu partiju, kur tur tad no viena ņem naudu, tad no otra. Vienkārši ērtāk ir, principā, un tad tev nav nekādas problēmas zīmēt pa vienu vai pa otru, bet viņš man maksāja tikko kaut ko vai vēl kaut ko.
Šī būtu laba karikatūra. Gatis Šļūka ņem un krāmē kabatā naudu no viena, paņem no otru, un uzzīmē gan vienu, gan otru. Tas kaut kā varētu baigi traucēt darbā arī. Bet tagad, kad sāksies priekšvēlēšanu šīs te visas kampaņas, tas būs interesanti, ne? Tur jau protams, ir kaut kādas lietas. Kandidāti dos taču materiālu karikatūrā. Ir tās lietas, kas atkārtojās no vēlēšanām uz vēlēšanām, un ir kaut kāda, tu jau domā, bet šo jau es uzzīmēju tad, šo es arī jau tad uzzīmēju. Piemēram, tur arī, kas tagad uz tām ielām, kur atkal uzglūna tās sejas aiz stūriem, viss kaut kur tādi visdažādos izmēros. Bet to jūs arī esat uzzīmējis jau vienreiz. Tā kā, tas arī uzreiz atkrīt. Jādomā, vai kaut kāds jauns piegājiens tam vai kā. Es tev runājot, zini kā ir, es, kad prātspēlēm taisa jautājums, man arī ir bieži tā, ka es kaut ko ieraugu, man tas uzreiz domas raisās, kā varētu. Es vienkārši tagad iedomājos par šo te runājot, Hainārs uz buldozera un Švājevs uz kaut kāda bruņu transportīna. Jā, arī interesanti. Jā, ja viņi abi vienā kadrā ietilpst un pēkšņi kaut kur būt. Man arī patīk fotografēt un tā staigāt izlocīt kājas pa Rīgu, kā es saku. Jā, un tad arī ir interesanti kaut kādus rakursus un tādus kaut kādas interesantas lietas pamanīt un piefiksēt. Jā. Tagad tu dzirdēji, atgriežas arī Aldis Gobzems. Un es pieļauju iespēju, ka viņš šajā te priekšvēlēšanu laikā iedos ļoti daudz interesantas tēmas. Un mēs arī prātspēlēs ļoti bieži izmantojam dažādus jautājumus saistībā ar šo, kurš kā ir nosaucis, kurš kā ir pateicis. Bieži vien ir interesanta šī te cīņa, pat ne cīņa tāda, cīņa. Un bieži vien ir tā, ka tu skaties un tu nesaproti, ko tas cilvēks vispār grib panākt ar tām savām darbībām. Jā, nezinu, dažreiz varbūt tur ir kāds baigais šahists, kurš izdomājis, nezinu, cik tur gājiens priekšu, bet varbūt tas arī nekas nav baigi. Tur nav tā, ka kaut kāds baigā doma dziļā zem tā ir apakšā. Dažreiz arī karikatūrās cilvēki saskata pat dažreiz vairāk nekā es esmu iedomājies to uzzīmējot. Un tas ir interesanti, ka ir tik cītīgi pētījuši vai kaut kādas tādas nianses pamanījuši vai pat vēl kaut ko piedomājuši klāt tādu, ka redz, kā tur tā. Un tad skatījos tiešām, bet tiešām jāsanāk. Kaut kur vienreiz, piemēram, bija uzzīmēta tāda māmuļa, tāda Latvija, tāda kā veca tantiņa un iet ar un rudzu puķis rokā un tie svārki tādi sarkani balti. Un kāds bija ievēroja, ka tur ir Amerikas karogs, tās rudzupuķis zilas tādas, arī tad, tā kā mazliet tā kā zvaigznītes izskatās, un tās svītras kopā kaut kā. Tur arī interesanta kombinācija, vai arī es to nebiju pat tā domājis. Jā. Šodien te var padomāt par to, ka rudzupuķis patīk, cik tas ir Igaunijas simbols, tad Latvija paņēmusi rudzupuķis velk līdzi. Jā, tur arī kaut ko var pievilkt. Jā, redz, atkal tur Igauņa un tur vēl kaut ko. Šis ir tas teiciens, kas man ir ļoti palicis atmiņā, ka es esmu atbildīgs par to, ko es pasaku, nevis par to, kā tu to saprati. Jā, jo, tu pats tikko apstiprināji to, ka tu vari domāt vienu, pasniegt to tādā veidā, bet cilvēki saprot katrs pa savam un pieliek to savējo klāt. Jā, tā ir, jā. Tā arī veidojas sazvērstības teorijas. Arī. Bet ir interesanti dažreiz. Labi, var pārāk dziļi nevajag ieslīgt tajās. Bet tā kā interesanti, kā tādu domas smadzeņu kustināšanas veidu, tās sazvērstības teorijas taču ir interesantas, protams. Bet nevajag pārāk aizrauties. Viņi, teiksim, taču tu tur skaties, un tajā gadā viņi prognozēja, ka būs tā un tagad tas atkārtojās. Kā tev ar karikatūrām? Ir kaut kādas karikatūras? Man liekas, par viņiem runājot, viņi ir sazīmējuši tik daudz šo visu gadu gaitā, ka tur tiešām jau gandrīz katrai dzīves situācijai var atrast, ko viņi ir prognozējuši. Jā, bet kāds bija jautājums, tu teici? Vai tev pašam ir bijis tā, ka tu esi kaut ko uzzīmējis pirms daudziem gadiem un skaties kaut kas līdzīgs? Jā, tā ir ik pa laikam īstenībā.
tad arī kaut kad arī nesen, es tagad nevaru sitienu atcerēties tieši, kura tā bija karikatūra, bet izvilku ārā arī. Viņa derēja precīzi šim gadījumam, lai arī tā bija uzzīmēta pirms kādiem gadiem, varbūt 7 vai kaut kad, jā. Un arī viena karikatūra bija ideja nostāvējusi 4 gadus, un tagad es viņu uzzīmēju. Uz šo hokeja čempionātu jau beidzot bija atbilstošs moments, un es no rīta ieliku to karikatūru tā kā vienu versiju. Un vakarā bija spēle, un tā karikatūra sanāca precīzi atbilstoši, tikai vajadzēja apmainīt vietām tos 2 kadrus. Es apmainīju vietām un nopublicēju viņu vēlreiz, un atkal cilvēki viņu repostoja, un man liekas, pat vairāk savāca beigās nekā tā pati karikatūra no rīta, kas bija tajā sākuma versijā. Tā kā ļoti interesanti dažreiz. Gati, rudenī iznāks tava jau 5. grāmata. Tāds plāns ir, jā. Par ko viņa būs vairāk? Tas būs atkal tā būs jau 5. grāmata, bet tas būs tāds 4. karikatūra apkopojums, tāds vispārīgs par visādām tēmām, kas ir pēdējos gados atkal tāds, atskatoties uz pēdējiem kaut kādiem 4-5 gadiem, arī dažas arī vecākas, varbūt kādas, kuras ir palikušas aiz borta iepriekšējās grāmatās, ne tāpēc, ka varbūt viņas ir sliktākas, bet tāpēc, ka varbūt viņas tur neiederējās kaut kā tieši tur tematiski vai nezinu, krāsu vai atvēruma tas salikums kaut kā neizskatījās tik labi kopā konkrēti. Tas būs tāds atkal karikatūra apkopojums, un varēs atkal cilvēki paskatīties, šī bija varbūt tāda bilde, ko es atceros, šī vai vēl kaut kas. Un, ir interesanti arī pašam tas process tāds, to salikt kopā un paskatīties, kā ir atkal pēdējie gadi, kas ir bijušas tās aktuālās tēmas un kas ir noticis un tā. Pēc būtības tas tāds tā kā vēstures apcerējums. Jā, tāds tā kā tāda jauno laiku vēsture mazliet ar joku procentu. Kā ir ar vispār grāmatu ilustrāciju? Tu nesen ilustrēji Mārmiņa Revska un Frīdas grāmatu Vai viegli būt Garanam? Kā jums tā simbioze tur izveidojās? Māris man atsūtīja to tekstu apmēram, kas būs tajā grāmatā. Un es tur tā mazliet palasījos un likās tāds diezgan interesants un tāds ar joka piesitienu. Un šķita, ka labprāt varētu šeit uzzīmēt arī ilustrācijas. Un tā kā man patīk dzīvnieku zīmēt un suņus un kaķus un tā, tad es labprāt piekritu. Frīda arī komentēja tavus mākslas darbus, teica, kur vajag kaut ko savādāk. Kaut ko viņi tur komentēja X-ā. Bet tā nav vienīgā grāmata, kurai tu esi zīmējis ilustrācijas. Jā, ir vēl pa laikam pa kādai grāmatai. Nevaru teikt tā, ka es būtu daudz grāmatas ilustrējis, bet ik pa laikam kaut kas sanāk, jā. Gati, vai tev ir kaut kāds tabū, ko tu kategoriski atsakies, teiksim, zīmēt? Kaut kādas tēmas, kur tu teici, ne, šitas nav mans? Jā, man liekas, šim jau gājām cauri. Iepriekšējā dzīvē. Tas vienkārši ļoti populārs jautājums arī. Nē, nav tāds saraksts un nav tāda vairāk par to, kā uzzīmēt, nevis ko tieši nezīmēt. Un, tas tāds ir sajūta jautājums. Jā. Nezinu. Jā. Uz to es ļoti nekoncentrējos. Noteikti nepieskarties šim vai šim. Jā. Gati, kā ir apskaties, kur Francijā bija problēmas ar karikatūristiem, kuri bija musulmaņus, viņi, teiksim, musulmaņu skatījumā izsmējuši, karikatūristu skatījumā viņi bija karikatūru vienkārši uzzīmējuši. Kā tev ir bijušas kaut kādas, teiksim, saskarsmes šeit Latvijā ar to, ka tu esi kaut ko ne tā uzzīmējis? Latvijā tās, Latvijā ir tās, kā lai saka, tēmas, kas tā vairāk raisa tos kaut kādus tādas negācijas no otras puses. Varbūt ir tās valodas tēmas, tur tas 9. maijs, kas kādreiz bija. Tās tēmas, reliģija pa laimi vēl, bet tā ir arī tāda tēma, kur ir varbūt tā mazliet jāpieiet tā jūtīgāk tajā visai lietai. Jā, protams, tagad jau arī arvien vairāk
ienāk Latvijā arī tāda islāma reliģija un šīs lietas. Jā. Kristiešiem tāda nekādas problēmas nav. Var visu kaut ko zīmēt. Un tā teikt, kristietība un joki, tas ir diezgan labi kopā, manuprāt. Ir, protams, tādi cilvēki, kuri tu liekas, tā jau nevar, bet man liekas, ka tā nav. Seksuālās minoritātes ir tā arī tāda jutīga tēma, vai par to tu arī esi zīmējis karikatūras? Jā, esmu zīmējis. Un, tas ir arī tāds, man liekas, šobrīd vispār ir tā, ka varbūt, pēdējos gados atkal tas mazliet mainās. Cilvēki varbūt sāk vairāk atkal kaut ko uzdrošināties un tā, bet vien brīdi jau bija tā, ka vispār jau liekas, ka tas tu vispār nedrīkst tam pieskarties, tam nedrīkst, ka tikai kāds neapvainos vai kaut ko nebūs korekti, nebūs politkorekti un visas tās lietas, ka beigās jau tur jokotājiem jau tur tas sienas nāk virsū no visām pusēm un beigās tas lauciņš paliek ar vien šaurāks. Ja? Man liekas, ka karikatūras joki un tās lietas ir tās, kur vajadzētu tomēr censties tur to paplašināt mazliet. Kā tu domā, šis politkorektums, tas nav tāds tā kā fasāda tikai? Jo es no savas puses skatos, ir, protams, lietas, par kurām tu sabiedrībā neizsakies tā tālāk, bet tad, kad tu ar šiem pašiem cilvēkiem runā draudzīgā atmosfērā, viņiem ir gan fantastiska humora izjūta, kur spēj pasmieties par daudz ko, ja? Vai tas ir vienkārši tas tā kā uzpūsts? Varbūt? Protams, ka ir jau noteikti starpība, kā saka, vai tās virtuves sarunas, un vai tas ir tas pats ir publicēts uz avīzes pirmās lapuses. Ja? Tas droši vien ir starpība, bet, protams, ka tas pārāk ir tādā aizgājis, ka visiem paliek jau neinteresanti. Vienkārši, un tad visi cenšas jau atrast kaut kādus tos cilvēkus, kuri spēj varbūt kaut ko pateikt vairāk vai uzdrošinās, un tad tā arī tas notiek. Tad uzreiz arī viņi piesaista kaut kādu lielāku auditoriju, jo visi tie remdenie un piegludinātie jau ir palikuši tik piegludināti un remdeni, ka jau visi jau neinteresanti paliek. Tā. Protams, aizvainot speciāli nevienu negribās, bet tomēr manā skatījumā ir jāmāk pasmieties par sevi, un mēs jau esam interesanti ar to, ka mēs esam katrs dažāds. Ja mēs visi būsim vienādi. Tāpatās arī stand-up komiķi vai kas, noteikti, ka tu ej uz tādu pasākumu, tu jau gatavojies, ka tur būs joki par pilnīgi pa jebko. Un tas nebūs droši vien, ja kāds, uzaicina uz kaut kādu interviju tur valsts televīzijā, tad droši vien nerunās tieši to pašu. Tas ir arī kaut kāds, tomēr, protams, konteksts, bet tas tāds plašs tēma. Jā. Mēs Sīva uzdāvināja tādu interesantu iespēju. Mēs dosimies uz tādu pasākumu kā Šitī dineru. Esi dzirdējis par tādu? Tas ēdiens būs draņķīgs, jā, vai kā? Nē, esot ēdienas labs, bet apkalpošana esot draņķīgs. Tas ir tāda improvizācijas izrāde. Tas ir tā interesanti, jo mēs parasti, kad ejam uz ēdināšanas iestādi, mēs sagaidām, ka mums tur apkalpos labu un tā tālāk. Tad šitas būs tāds interesants kontrasts, kurā tu aizies izbaudīsi to, kā nevajadzētu laikam tevi apkalpot. Paskaties, mūsu politiskās partijas, viņas arī, no vienas puses viņas dara visu, lai cilvēkiem ir labi, bet no otras puses parādās citi cilvēki, kuriem liekas, ka viņi visu dara nepareizi. Tā, kad tieši pretēji tavām interesēm. Bet tas jau tā politikā ir, ka tev, kā ir jau arī ērti tur no tās opozīcijas puses visu laiku lamāt tos, kuri dara visu nepareizi. Tas jau ir arī vienkāršs veids, protams, bet nekā. Dažreiz jau tā arī ir, ka tu tikai lamā un stāsti, kas ir nepareizi, bet beigās, ka tev pašam ir jādara, tad arī tik labi neiet nemaz vairs. Es nesaku, ka viss, kas tiek darīts, ne tuvu nav tā, kā vajadzētu, bet viens ir bļaut un kritizēt un lamāt, otrs pirkstu rādīt, un kaut kas cits ir atkal pašam darīt.
Ir viens tāds labs teiciens, netaisi sev svētumus citu grēkiem. Ja, tas ir kā reiz tieši par to, ka, redzi, es taču parādīju, ka tu tur izdarīji nepareizi, un tu izdarīji nepareizi. Un visiem liekas, šitas zina, vai ne? Un tad pašam ir jādara, tad čiks vien sanāk. Bet par to Remdenu runājot, apskaties arī šīs te, kāpēc es tieši par šo te politiku runāju, jo šobrīd ir tas priekšvēlēšana laiks, un būs ļoti interesanti skatīties, kā viens otru... Ēdīs nost. Ēdīs nost, jā. Jo, tagad viņi viens otru aplēja ar visādām samazgām, un pēc tam atkal pēc vēlēšanām stājas pāros un skatās, kā var dejot kopā. Ja, un par tieši šajā laikā tu redzi, ka te nav tā remdenā, tā pelēcīgā. Te katrs cenšas ar kaut ko izcelties. Ja? Jā, dažreiz jau liekas, ka varētu varbūt kaut kā, tā jau tu taču nestrādā, bet varētu to visu to enerģiju mazliet vairāk kaut kā ieguldīt tajā visā tajā kaut kā praktiskajā darbā, nevis tur caurām naktīm domāt, kā tur konkurentam iezāģēt un kā tur vēl kaut ko tur, bet varbūt tā vietā vienkārši darīt un varbūt arī tad cilvēki to ieraudzīs. Tas tā izklausās baigi idealizēt, protams, bet Kurš Latvijas politiķis karikatūrās ir kā dāvana priekš tevis, kurš, bez maz vai ir tavs tops? Varbūt tev ir top 3 politiķi. Joprojām atceros Godmani, lai arī cik tas sen bija. Tas ir pilnīgi noteikti, bet kaut kas arī no šī brīža politiķiem bija tāds diezgan vienkāršs. Tad bija Dombrovskis, nebija slikti, tas bija viegli uzzīmējams. Es varētu pateikt, kurš ir tāds sarežģīts uzzīmējums, ko varētu pagrūt. To joprojām laikam tā nav izdevies pagaidām man līdz galam atšifrēt, ir Valainis. Viņš tāds kaut kāds tāds... Nevar saprast, tad tur, tad tāds. Jā, tie varētu būt tādi, ko es varētu uzreiz tā nosaukt. Kā mums ar Roslikovu kungu? Roslikova kungs tagad jau ir trimdā un lai viņš tur darbojās. Tas šobrīd nav aktuāli viņu zīmēt. Un nav arī laikam tā, ka viņi būtu daudz zīmējis vispār. Jā. Kā mūsu sportistiem, kur ir pakļāvušies tavai spalvai visvairāk? Ar sportistiem. Tur vairāk sanāk varbūt kādus trenerus citreiz uzzīmēt vai kaut ko. Bet tad, kad zīmēju vēl sporta avīzē, cik gadus jau atpakaļ, tad, protams, vairāk sanāca tos sportistus zīmēt. Bet tagad jau, ja sanāk pa sportu zīmēt, tad arī netik ļoti varbūt tieši kaut kādas tur konkrētas personas. Rastorgojevs, es atceros, es kaut kad esmu zīmējis un tā. Bet es varbūt cenšos tā universālāk bieži vien arī pieiet ar nezīmēt tik konkrēti kaut kādu cilvēku pēc līdzības, jo tad varbūt tas joks vai tā karikatūra arī dzīvo ilgāku mūžu citreiz, ja tas nav tik ļoti saistīts ar kaut kādu konkrētu notikumu vai konkrēto personu. Un tad, jo pēc gadiem 20 varbūt cilvēki apstoties to karikatūru jau būs aizmirsuši tādu Rastorgojevu, bet biatlons kā tāds gan jau, ka vēl būs joprojām cieņā. Kas tev pašam visvairāk sasmīdina? Kas liek tev justies visforšāk? Tā vispārīgi kaut kā. Man laikam patīk tādi... ir grūti diezgan atrast tādas labas komēdijas filmas. Tas ir ļoti tāds retums, man liekas, mūsdienās. Ir daudz vieglāk uztaisīt kaut kādas drūmas filmas un šausmenes un visu šo te nekā kaut ko tādu gaumīgu komēdiju. Bet man patīk tie joki tādi, kur tu vari nevis, ka tur lokies smieklos, bet ka tu tā iekšēji tā kā pasmīni, tā kā kaut ko, tev tādu iekšējas mīniņu uzrauj. Intelektuālais joks. Ka tu tā skaties, ir kaut kāda tāda situācija, tik smieklīgi absurdē kaut kas tāds, jā. Tev ir pašam kādreiz bijis tā, ka tu esi uzzīmējis karikatūru, palaidis tautās un pēc tam tāds bliņas varbūt nevajadzēja šo te? Varbūt dažreiz ir tādas šaubas, kā tas aizies, kā to sapratīs. Jā.
Un dažreiz ir tāds pārsteigums, atkal, ka es neko neesmu gaidījis no tās konkrētās karikatūras, un pēkšņi cilvēkiem viņi tā tik ļoti rezonē, un viņi tur viņu reposto. Un tad arī tāds, redz kā izrādās. Jā, tas varētu tā kā just to kaut kādu to nervu vai kaut kā to apkārt notiekošo, un, ja izdevies ir tā kā sajust un trāpīt, tad patīkami, jā. Par Daugavpilī atcelto vai aizliegto tavu izstādi. Kā tur bija? Nē, tur nebija izstāde atcelta, viņa joprojām ir apskatāma. Tur kaut kāds darbus vienkārši bija tā, ka bija doma arī izlikt kādas pāris, varbūt karikatūras, kas tieši ar Daugavpili saistītas un kur ir redzams Daugavpils mērs Elksniņš. Bet izstādes organizatoriem likās tomēr, ka varbūt labāk nevajadzētu, ja mērs atnāks un ieraudzīs. Dažreiz ir tas cilvēkiem, ka viņi kaut kā pārāk nezinu, citu vietā tur sabīstās un kaut ko, lai arī beigās varbūt tas pats Elksniņš būtu atnācis, ieraudzījis, gan jau, ka, varbūt laimīgs nebūtu, bet, tāds droši vien vēl pasmietos publiski. Zini kā, ja mēs apskatāmies, tad manā skatījumā ir baigai tādai iekšējai pārliecībai par sevi jābūt, lai varētu pasmieties par sevi. Un, ja mēs apskatāmies festivālā Lampa, kad notiek tas politiķu cepināšanas pasākums, tad tur ir ļoti interesanti, kad šie politiķi ir saņēmušies un aizgājuši uz to, un ka viņiem ir pašam tas iekšējais humors, ka viņi var pasmieties par sevi. Ja? Buros, kad aizgāja to savu zelta pulksteni. Ja? Tur uzreiz redzi to reakciju. Jā. Bet kaut gan arī varbūt viņi tur sēž un klusē. Un tā neesmu katru reizi skatījies, kas tur kā tur, bet sēž un klusē un pēc tam trinās. jā. Kāds ir pats foršākais komentārs? Pats tāds foršākais, superīgākais. Kas tev palicis atmiņā ir? Tie laikam, kur cilvēki ieraksta, ka tas tāds pirmais nāk prātā, tur, you made my day vai kaut kas tāds, ka kad tu lasi, ka cilvēkam ir diena izdevusies, ja, ka viņš ieraudzījis to karikatūru un tu esi radījis tādu labu noskaņojumu. Plus vēl tas, ka ja izdodas tādu karikatūru uzzīmēt, kā sanāca arī par Olimpiskajām spēlēm, uzzīmēt un tiem neitrāliem sportistiem, kuru aizgāja tā ļoti plaši un kuru ļoti daudz tur repostoja. Tā varētu būt sociālos tīklos noteikti mana populārākā karikatūra. Un tad arī saproti, ka tu esi spējis kaut kā pateikt ar bildi to, ko cilvēki gribējuši pateikt ar vārdiem, un kā es iedevis viņiem tādu, ka viņiem nav katram jāraksta tas teksts, bet viņi var to ar vienu spiedienu padot to savu noskaņojumu un to savu ziņu tālāk. Un tāpat ar kaut kādām vides karikatūrām, kuras ir tāda arī viena, dažas tādas, kuras uzzīmēju pirms 8 gadiem, bet viņa tāpat kaut kur atkal tiek internetā tur pārpublicētas. Protams, neesmu laimīgs, ja tur ir sevišķi paraksts noņemts un vēl kaut kas tādas lietas, bet redzi, ka viņi joprojām ceļo tur kaut kādu savu dzīvi jau tur vispār pa otru pasaules malu. Ja, un tas nozīmē, laikam, ka ir izdevies to izdarīt. Katru gadu pavasarī latviešiem ir tradīcija kūlu dedzināt. Liekas, tā tradīcija iet mazumā. Mazumā? Es nezinu, man tā šķiet. Šogad es vispār uzzīmēju vienu karikatūru par kūlas dedzināšanu. Jā, bet kaut kad pagājušajā gadā varbūt pat nebija neviena. Vai bija? Bija bērzu sulas un kūlas dedzināšana. Tā bija top tēma pirms gadiem 11, un tad bija katru, man liekas, pavasari pa vairākām karikatūrām. Bet tagad tā tēma sāk iziet jau. Nevairs to sulu tecina tik ļoti, to kūlu, man liekas, dedzina arī vairs ne tik daudz. Bet vispār, jā, tas ir baigais risks tāds. Es vienreiz sanācu zaru čupu dedzināt pavasarī. Tur bija kaut kāda zara čupa, kuru vajadzēja beidzot sadedzināt. Es to izvēlējos darīt saulēnā pavasara dienā. Tā nebija laba izvēle.
Tad es uz brīdi sajūtos, tāds johaidīnu, kas tas kā tagad šo? Visi Tas ir vienkārši lietainā dienā grūtāk būtu tev aizdedzināt. Jā, aizdedzināt tas pilnīgi noteikti, bet pēc tam, kad tā liesma ir tāda, ka, kā sausa zara čupa, kur stāvējusi kaut kādu brīdi, tas viss par laimi ātri arī beidzās, pēc tās milzīgās liesmas, bet, sagāja, tā teikt. Nē, ar to kūles dedzināšanu jau arī tā ir, kad tu lēnām priecājies par to mazumiņu, un tad viņi tur aiziet tālāk. Jā, bet es jau pļauju arī zāli, tā kā nav tik aktuāli, ka man tur vajadzētu. Bet, kas ir ļoti interesanti, pabraucot kaut kur pa Eiropu pavasarī, es esmu konstatējis, ka arī citās valstīs šī kūles dedzināšana arī viņa nacionālā nodarbe ir, un gan Polijā, gan Lietuvā viņi arī čakolē. Bet tas kaut kāds UNESCO mantojums nav vēl iekļauts. Kaut gan jā, varētu iekļaut kā tradīciju. Kopā ar sklandurāls. Jā, latviešiem pavasarī kūles dedzināšana un sulu surpšana. Jā. Rudenī jau lapas arī jādedzina. Jā, tur arī baigā indēsot, laikam. Tā es secināts. Es atceros bērnībā, kad skraidījām tiem dūmiem cauri, bija baigi jautri. Bet kaut kur tagad jau taču nedrīkst vairs. Pilsētas teritorijās nedrīkst. Protams, kuram gribās tos dūmus ostīt, bet ir jau tādas lietas, kas kādreiz likās, nekas, bet tagad tas ir tomēr indīgs pasākums. Skolē blakām parks, mēs visi gājām lapas grābt, un tad tās lapas pēc tam dedzinājām, katru reizi seka, liek dūmiem cauri. Tas bija fantastiski nodarbi. Kas vēl latviešiem mums tāds ir? Protams, zemledus makšķernieks. Tu esi makšķernieks, starp citu? Nē, man patīk makšķerēt ar fotoaparātu, tā es to varētu teikt. Staigāt un kaut ko pamanīt interesanti. Tas man liekas interesanti. Un reizē ir arī kustība. Jo senāk karikatūras zīmē jau daudz sēdēt pie galda un tāds sēdošs darbs, un tad tev vajag izkustēties, un tad ir pastaigas. Bet makšķerēšana kaut kā, es bērnībā makšķerēju tur ar savu krustēvu, tur dīķī un tā, bet kaut kā kopš tā laika man kaut kā nav tā. Liekas, laikam nav pacietības tā sēdēt. Kaut gan zīmējot arī vajag pacietību, tur sēdēt un zīmēt kaut ko, bet tā kā sēdēt un gaidīt to zivi. Un pēc tam kā viņa jāķeksē nost, un tad katram savs. Ar to karikatūru kā ir? Tev, teiksim, tur atnāk, bet tad, kad tu piesēdies, tu uzreiz tā hops un uzzīmē, vai tu uzzīmē, tad nodzēs kaut ko, un tas tev tāds ilgstošs process. Kā tas notiek? Tas pirmais ir tā kā, ka es kaut ko ķēpājos. Tagad tas ir jau kaut kādus pēdējos gadus, vairākus ir uz iPada. Un tur arī var vienīgi nodzēst vai palielināt, samazināt, apgriezt otrādi, pastaipīt. Un tad tādā idejas procesā tas ļoti palīdz. Un tad tālāk ir, kad jau ir skaidra ideja izdomāta, tad tā ir skice vai arī uz iPada. Ja tas, dažreiz es sāku un pabeidzu vispār tikai uz iPada digitāli, bet ja tur ir varbūt kāda konkrēta seja jāzīmē, tad es to zīmēju uz papīra pārsvarā, vai arī tas ir atkarīgs no idejas. Ja tur ir kaut kāda vajadzīga daudz teksta vai kaut kāda logo, tad tas arī varētu būt labāk digitāli to darīt, bet ja savādāk, tad atkal uz papīra. Es gan tā to daru, jo pašam interesantāk un arī nav tā, ka tu zaudē vispār to pārēju. Paliec pilnīgi digitāls, un kad uz papīra tad jau sāc ar 2 pirkstiem piesist, lai tev nodzēšās tā līnija. Jā, tad, ja pārāk pierod pie tā digitālā, tad paliek grūtāk zīmēt uz papīra īstenībā. Tāpēc tas tā jāmiksē, man šķiet. Tagad tu zīmē, tev ir speciāli zīmuļi, vai tu paņem vienkārši zīmuļi? Ir kaut kādi, varētu teikt, speciāli zīmuļi. Nē, nav nekāda tāda īpaša pasūtījuma no kaut kurienes. Tagad jau arī Latvijā var vairāk nopirkt. Kādus gadus atpakaļ vēl bezmazliet vajadzēja braukt tur, vai sūtīt no kaut kurienes tos konkrētos filmīšus, vai ko tu esi pie kā pieradis. Bet, varbūt kādam no malas varētu likties, dīvaini. Kāpēc to vajag tieši tos zīmuļus, vai tieši to flomīti, vai tieši to dzēržgumiju, bet, tad, kad tu to dari ikdienā, katru dienu, tad tu pierodi pie kaut kāda viena. Jā, tu sajūti gan papīrs atšķirās, ka tur vai tas viņš vairāk
pieķert to zīmoli, vai viņš ir pārāk gluds un tur nekas labs nesanāk. Nu, protams, sanāk, bet nav patīkami. Nav tas gandarījums no tā darba. Jā. Un tā kā, tādas ir tādas nianses. Okay. Gati, tu minēji, ka tu arī fotografē, vai tu arī kaut kur izstādi to, ko tu fotografē, vai tas tev pašam sev ir? Jā, pagājušajā gadā vispār bija izstāde tāda neliela Ķekavā. Tur piedāvāja izstādīt tos darbus, un es ar prieku atlasīju tās fotogrāfijas, un sanāca tāda izstāde pat, jā. Tā kā, tagad varbūt pēdējos mēnešos kaut kā es esmu mazliet slinkāks palicis šajā ziņā, vai es nezinu, kaut kādas citas nodarbes ir atkal nākušas klāt vairāk. Bet jā, kaut kā man jau arī kopš bērnības īstenībā paticis fotografēt. Vienkārši kā kurā dzīves periodā to es esmu vairāk vai mazāk darījis un tā. Ir arī ārzemju izdevniecības, kas ir tavus darbus pārpublicējuši. Vai ar tevi patiešām arī sazinās no turienes, lai tu priekš viņiem veido kaut kādus darbus? Pa laikam ir kaut kas, jā, arī kāds no ārzemēm, un citur kādu vienkārši, kad grib kādu karikatūru pārpublicēt kaut kur, tad kāda neliela finansiāla kompensācija sanāk, vai arī, vai arī citreiz izveidojās kaut kādas ilgstošas sadarbības. Tas ir tāds, jā. Ir tas pamatdarbs avīzē, Latvijas avīzē, un tad ir vēl visādi citādi piedāvājumi ārpus tā. Un tad, ja tas ir kā, piemēram, ar konkrēto te pieminēto grāmatu, jā, tad jā, kāpēc ne? Un, ja tas iekļaujās tajā manā darbu kalendārā un termiņš ir reāls un iespējams, tad jā. Tu par kaut ko citu arī kādreiz esi gribējis kļūt, vai tu kā sāki zīmēt, tā tu saprati, ka zīmēšana tas būs tavējs? Kaut kad vienu brīdi likās, ka par žurnālistu var būt. Tas bija tikai tāds viens moments kaut kur, laikam, 9. klasē, kad likās, varbūt ar to karikatūru zīmēšanu nekas daudz nesanāks, lai dzīvotu un eksistētu. Varbūt vajag jākļūst žurnālistam, bet es nezinu, vienu rakstu varbūt es uzrakstīju avīzē, bet es neatceros, vai viņi nopublicēja beigās, vai es viņu pabeidzu. Tā kā, jā. Bet es esmu priecīgs, ka es tomēr esmu karikatūrists. Kaut arī karikatūrists ir tāds kaut kas pa vidu starp mākslinieku un žurnālistu savā ziņā, man liekas. Jo arī tad, kad ir kaut kādi žurnālistu pasākumi, tad tur arī citreiz ir karikatūristi, savukārt, kad ir kaut kādi ilustrātori pasākumi vai kaut kāda mākslas. Tur arī tā kā daļēji iedarās tur karikatūristi. Okay, tā tev ir divreiz vairāk ballītes. Jā, kaut kā tā. Gati, tev ir arī fantastisks hobijs golfs. Un mēs ar tevi esam kopā piedalījušies arī vienā turnīrā, kurā mēs abi bijām pirmajā vietā. Tu no augšpuses, es no apakšpuses toreiz. Ivo Krumholts kauss, kur viņš katru gadu... Kā tu pie golfa nokļuvi? Es sāku spēlēt tad, kad bija vēl tie laiki, kad žurnālisti bija tādā godā turēti, un tad bija tāda iespēja par velti trenēties golfā. Tas bija jauns sporta veids Latvijā, un lai to popularizētu, tad aicināja žurnālistus trenēties golfā, lai viņi arī labāk saprot golfu. Un varbūt par to rakstīt. Tad tas atkal bija tas gadījums, kad es pie žurnālistiem klāt un sāku spēlēt. Un tā arī tas aizgāja. Tā mēs joprojām, tur tāds mediju golfa klubs ir. Neesam liela kompānija pārāk, bet joprojām spēlējam savā lokā tur. Darba dienu rītos. Tā. Vienā brīdī arī tas mazliet bija varbūt apnicis. Tad uz kaut kādiem dažiem gadiem es bišķi mazāk spēlēju. Tagad atkal, pēdējos gados atkal esmu atsācis tā vairāk. Jā. Tas tāds, ko... tas nav varbūt nemaz tik vienkārši, kā varbūt citiem liekas. Tas tāds pensionārs sporta veids, tur staigā tikai kaut ko vicini, bet tomēr jau kaut kāds fiziskais tur arī ir vajadzīgs. Un diezgan daudz kilometrus arī nostaigā pa 18 bedrītēm, kaut kāds 11, man liekas, sanāk. Jā. Diezgan, jā, jo es pagaidām uz 18 neesmu gājis, es maksimums 9 esmu izspēlējis, bet arī tas ir. Un it sevišķi tagad, kad pavasaris sākās, pirmās spēles bija, tu izēji, un tad
Tu jūti, ka tev sāp vietas, kas tev pa ziemu nav sāpējušas. Nu, jā, es nezinu, kad es vēl neesmu pensionārs, es nezinu, kā ir tajā vecumā, bet šobrīd arī, ja tu spēlē tikai golfu un atlikušo laiku sēdi pie galda un zīmē vai sēdi pie datora, nebūs tas labi. Tev vajag tomēr kaut kādu arī vēl fiziskās nodarbes kaut kādas, lai tev nebūtu tā, ka tu spēlē golfu un tev pēc tam muguras sāp. Jā, tā nav tā vispusīgākā fiziskā aktivitāte. Jā. Es vēl esmu aizrāvies ar kroketu. Tas arī ir interesants sporta veids. Kriketu? Nē, kroketu. Jā. Krikets ir tur, kur tev maza bumbiņa un jāsita tādu lāpstu. Krokets ir, kur tev krāsains bumbiņš un ar āmuru jāsita. Un tur arī starp vārtiņiem tādiem jāizsit tā bumba cauri. Tev ir jāsačakarē pretiniekam sitiens, jānoliek savējais labāk. Kaut kas starp bowlingu un golfu un kriketu un ko tur vēl. Jā, riktīgi interesanti. Un Ikšķilē ir klubs, kurā es arī piedalos, darbojos. Un reāli tur interesanti. Mēs arī forša doma biedru grupa ir, kas to spēlē un arī aizrauj. Man gan sieva saka, ka tas arī ir pensionāru sporta veids, bet nav tā. Tu to dienu nospēlē, to turnīru, un tad vakarā ir tāds foršs sagrumiņš. Jā, tas jau ir tas interesantais un patīkamais, ka tu atrod to savu kaut kādu to kompāniju. Un varbūt pat citiem tas tik ļoti neinteresē, un tas nekas, ka tas mazam lokam interesē, bet toties tam mazajam lokam tas tā interesē, ka visiem ir jautri un forši kopā. Zini kā, es esmu sapratis to, ka ikdienā es ļoti daudz laika veltu prātspēlēm. Tas ir mans dzīvesveids, man ļoti patīk tas, ko es daru. Es sēžu, sastādu jautājumus, es vakarā novadu to spēli, es tiekos ar korporatīviem klientiem. Un gan golfs, gan krokets, tas ir veids, kā izveidināt galvu. Kā atslēgties no visa. Un bez golfa, teiksim, tev pašam, kas ir arī tāds, ko tu vēl dari? Man ir līdzīgi tajā ziņā, ka, kā teici, man ir tā, ka es esmu ikdienā pie tā galda viens ar datoru, principā, lai arī komunikācija kaut kāda notiek caur datoru, tur, nezinu, caur sarakstoties ar kādu vai vēl tā, bet principā lielāko daļu tu esi viens pie galda ar datoru. Un tad, kad ir tas brīdis, kad es esmu izdarījis to savu darbu, tad man gribās vai nu iet ārā, pastaigāties, vai nu iet cilvēkos un, tā teikt, socializēties un satikties. Un tāpēc ir forši, ka ir tas golfs, vai kur tu satiec citus cilvēkus, vai kaut kas vēl. Jā, tā kaut kā man ir. Kas vēl, tu saki, daudz laika arī paiet lauku mājās. Ceļšķi vasarā, kad tu aizbrauc, tur jau zāli nopļauj vienu dienu, jau ir pagājusi. No rīta pamosties, kad es atkal kaut kas jāpļauj. Jā, tur vienmēr ir ko darīt. Jā. Tad tur sēta ir apkārt? Kaimiņam ir sēta apkārt. Stirna nenāk graust nost? Nāk jau, bet nav tik daudz tur ko graust arī. Tā. Man arī vairāk nav. Tā kā... Bet, jā, ļoti patīk kaut kā man tie lauki arī. Tā. Dārzā arī rušinies kaut ko tādu? Nē. Tas ir jau pietiek ar zāles nopļaušanu un vēl tur. Kā vienmēr pie kaut kāda, ja te ir māja, tad tur vienmēr pietiks, ko darīt. Tur pat nav jāstāda nekas, lai tāpat pietiktu, ko darīt. Jā. Ko? Paldies tev par sarunu. Paldies. Mēs, protams, ar tevi tiksimies atkal golfa laukumā un gan jau arī kādos citos pasākumos. Dāmas un kungi, Gatis Šļūka, Latvijas, gribētu teikt, slavenākais karikatūrists. Paldies visiem un līdz nākamajai reizei. Paldies! Paldies!